Jā, labdien! Šodien sākam tiešraidi. Studijā mums ir pievienojies ilgadējs politiķis, saimnieks savā zemē, Augusts Brigmanis. Sāksim varbūt ar aktuālo jautājumu. Lauksaimniecība, pavasaris tuvojās. Kā tev izskatās šīs pavasaris, lielie sniegi, lielais sals, iespējami plūdi, neplūdi? Tev kā lauksaimniekam, kā izskatās, kā šis pavasaris iesāksies? Es domāju, jā, labdien visiem. Es domāju, kā gads viņš pārziemoši izrādās tīri labi ziemāja, bet vispār jau gads lauksaimniekiem ir bijis vienmēr skarbs. Un tas šobrīd tas iesākums, mēs ar šiem degvielas cenām, ko redzam, viņš ļoti iespaido šo visu mūsu lauksaimnieku dzīvi, darbu. Un tāpēc ir svarīgi, man liekas, ka mēs varbūt gan saimā, gan ministru kabinetā, kur runājām par šīm lauku lietām, ka mēs vienmēr paturam šo prātā, kā tos vārdus, kas ir rakstīti mūsu partijā. Latvijas Zemnieku savienība. Tad tas jau pats par sevi uzliek mums šo lielo atbildības, nastu atbildību par to, ka šajos visos jautājumos, kas ir vanēri, mums jāiestājas par lauksaimniekiem, par zemniekiem. Un nav lauksaimnieki vai zemnieki tāda kaut kāda lieta, ko dara kaut kādos cehos vai kādās iestādēs. Tas ir pakļauts klimatiskiem apstākļiem, dabai mainīga un arī cilvēki mainās. Un citas paudzes ienāk Latvijas laukos. Bet kopumā es domāju cerīgi, es skatos uz šo lauksaimniecības lietu, jo cilvēkiem ēst vajadzēs. Kāda viņa jautājums ir tikai par cik mēs to varam saražot un ko mēs viņiem varam nodrošināt. Un kā tie cilvēki, kas tajos laukos dzīvo, varētu viņiem motivēt to darīt, neaiziet prom. Jā, tas ir viens no jautājumiem, lai reģionos tomēr paliek cilvēki, paliek jaunieši. Un šīs degvielas cenas šobrīd ir ļoti aktuāls, it sevišķi, ka sāksies visu pavasara darbi tūlīt. Nu, jā. Bet droši vien, ka tevi visi vairāk zina kā ilgadēji pieredzējuši, man liekas, saimā šobrīd vispieredzējušāko politiķi. Kā tu vērtē šī brīža valdības darbu, saimas darbu? Kas ir tas aktuālākais tavuprāt? Tu esi pieredzējis entās valdības, tu esi pieredzējis entās saimas. Manuprāt, tev ir ko pateikt sabiedrībai? Es domāju tā, ka šis brīdis ir diezgan izšķirīgs brīdis par dažādām mūsu izvēlēm. Un pasauli ir mainīga, mēs redzam, kas notiek visāk mums apkārt, pat tās robežas, kas notiek austrumos. Un mēs visi ar to esam saistīti. Un es domāju, ka tajā visā kopējā fonā mums ļoti rūpīgi jāpārdomā par to, kas būs tie cilvēki, kas strādās saimā, kas būs nākošā rudenī. Ievēlēti. Šī rudenī. Šī rudenī. Un es gribētu teikt, ka es esmu vairāk cilvēks ar tādu domu, ka ir jābūt ar tādu diezgan skaidru, pragmātisku skatienu uz dzīvi. Ir tā kā tāds strauts, viņš tek, viņš plūst, viņš sev aizrauj līdzi visādus akmeņus, un tas ir dzīves strauts. Bet tas, kas ir liels akmenis, tas, kas ir tāds stabils veidojums, tas strautā paliek, nekādi viņam ūdeņi tur vēsturiski neaizrauj. Es domāju, ka Zemnieku savienība tāda arī ir tāds liels stabils veidojums, kas ir patreizī. Un šajā brīdī mums visiem jāsaprot, ka lai mēs nepazaudētu tajā strautā, kas patreiz sev rauj līdzi visādi šos dzīves gruvešus un varbūt dažādas akmentiņus mazos, savu identitāti, savu stabilitāti. Un tā ir ļoti liels izaicinājums pirms, lai mums paliktu tā savu identitāti. Kas tad mēs esam? Vienmēr tev jāuzdod uz to jautājumu, kas tad mēs esam? Zemnieku savienība. Un redzot apkārt, kā mums mainās, ir vēsturiskā gaitā mainījušies mūsu sadarbības partneri. Bija savā laikā tāda tautas partija, bija tāds veidojums kā Latvijas ceļš, saimnieks. Es vēl neuzskaitu, es runāju par tādām lielām saskaņu jau kaut kur aiziet prom. Jo Zemnieku savienība ir un paliek tā, kā viņa patreiz ir uz vietas. Ja? Man šķiet, ka būs šajā periodā, kas līdz vēlēšanām ļoti daudz tādi kārdinājumi, tādas lielas dāvanas tiks veltītas pasniegšanai sabiedrībai. Un viņas pamatā ir diezgan naudas ietilpīgas. Un tas ir tāds liels izaicinājums priekš mums, vai mēs
kā mēs spēsim šiem kārdinājumiem pretī nostāties. Ja? Kā mēs spēsim, otrais pensiju līmenis. Ļoti liels izaicinājums, ļoti liels kārdinājums, ļoti liels jautājums uzlikts darba kārtības. Un kas tikai tur cilvēkam, kam ir mazāki ienākumi, kam ir mazāki, kas ir tagad domā, ko es to pensiju sagaidīšu, es paņemšu viņu tagad, iztērēšu, ja? Bet, domāšu pēc tam. Un domāšu pēc tam. Es taisni braucot šur pa šo jautājumu ļoti piedomāju, jo tas ir viens no tādiem lieliem dzīves kārdinājumiem, kas uz priekšu šķiet cilvēkam, jā. Otra lieta, kas patreiz, es domāju, kas parādās un ir debatēts par to, šīs pašas virsstundas. No vienas puses, tu esi it kā uzņēmējs, es arī esmu uzņēmējs, man cilvēki strādā laukos, no otras puses ir cilvēki, kas pie tevis strādā un kas ir pieraduši pie zināmiem dzīves tādiem uzstādījumiem. Viņi pieradz pie tā, ka viņiem ir virsstundas, ka par tām virsstundām viņi maksā. Ja, piemēram, es vēl kā uzņēmējs varbūt svētku dienā var atļauties aiziet, pasvinēt šo svētkus, ja? Tad šiem cilvēkiem, ja ir laukos kāds darbs darāms tajā brīdī, tas svētka nav. Ja labība jāvāc, tad viņi ir jāvāc. Ja jāsēt, tad jāsēt. Un līdz ar to priekš manis tā ir diezgan liela atbildība, un es esmu par to, ka tiem cilvēkiem arī par to jāsmaksā, ka viņiem jāsmaksā par šo darbu, arī tais svētku dienās, aiztais virsstundās, jo viņš zināmā mērā nodrošina man to spēju un to būtību, tā brīdī, kad varbūt viņam jāstrādā, darīt kaut ko citu, atpūsties vai arī darīt savu darbu politikā. Jo senāk jau tā, ka viņš jau strādā priekš tevis. Līdz ar to arī nopelna, lai viņam varētu arī samaksāt. Jā. Manuprāt, tas ir tikai loģiski un cilvēciski, ka tas tādā veidā arī paliekās. Jā, un šodien es tagad nesen vēl parakstīju dokumentu, man darba vadītājs, pareizāk sakot, pārvaldnieks parakstīja dokumentus par cilvēku atkal pieņemšanu darbā, jo Latvija laukos tā lieta ir diezgan sezonalitātes rakstura, man ir tāda specifika, ka īsti ziemā viņam nav ko darīt, bet tas cilvēks zina, ka viņš atgriezīsies darbā, teiksim, pēc šīs lauku brīvdienām, ziemas brīvdienām, pareizāk sakot, jā, ka viņam būs šis darbs, bet arī tajā brīdī viņš varēs nopelnīt, ka par viņu maksās nodokļus un tā. Bet ir jau, protams, arī šeit citu viedokļi. Es domāju, ka tie ir tie viedokļi, kas arī Saeimā patreiz tiek cilāti, jā. Es nemaz nezinu, kas vēl tās liels stāv priekšā, bet, ja mēs tā runājam par tādām lielām, globālām valstiskām izšķiršanām, tad tas ir, protams, jautājums, kur mēs virzam savus līdzekļus, kur mēs virzam savus resursus. Un te vietā ir visi šie jautājumi par visiem šiem milzīgiem būvēm, jā, par Air Baltikiem, par Air Baltica, vai ne? Kur visur vajag naudu. Un mēs esam aizņēmušies ļoti daudz. Un šajā brīdī diezgan skumjš ir tas, vai ne? Tāds viens secinājums par vēl vienu tādu būvi, teiksim, kas patreiz ir zināmā mērā jautājumi, tas ir jaunais Stariņš slimnīcas korpus. Ja? Mēs par to esam daudz runājuši, par to, ka cilvēkiem vajag pieejamību veselībai, ka vajag šo jaunos visas tehnoloģijas. Tagad tur iekšā tiek konstatētas visas šīs ķibeles, potenciālajās šajās operācijas telpās tiek konstatēti visi šie pelējumi. Un pat ir viedoklis, ka vispār gandrīz vai viņš jājaut viss nost. Un tās ir atkal jautājums ir vietā un tiem, kas... Un valdības vadītāji ceturtdien nāks atskaitīties par labiem padarītajiem darbiem. Vai šis ir labs padarīts darbs? Jā, līdz ar to mēs esam pienākuši pie tā nākošā lielā posma. Ir kaut kāds posms noticies, ja? Ir tagad viena atskaite. Un nāk atskaitīties valdības vadītājs par šiem darbiem. Jā. Šie darbi, es domāju, ka viņi neraksturo no tās pozitīvās. Šis jau izklausās pēc nedarba, nevis darba. Jā, es negribētu šausmīgs tāds pārmetos veltīt valdības vadītāju, jo paši mūsu ministri jau ar šajā valdībā. Teiksim tā kā ir. Jā, bet vai tev neliekās, ka tas, kas ir valdībā panāktais, tas, kas ir arī valdības vadītājas ziņojumā, vai tas nav tas, ko ir realitātē panākuši Zaļo un Zemnieku savienības ministri? Zini, bija ļoti interesanti nianses. Es nesen biju vienā raidījumā televīzijā, tas raidījums bija pie Bērtules. Šodienas jautājums. Šodienas jautājums. Ja, man tur blakus sēdēja divas ļoti cienījamas manas kolēģis, gan no Vienotības, gan no Progresīviem.
Un tad, kad gāja runāt, viņi prasīja, kas tad te ir izdarīts? Kas tur izdarīts? Teiksim, es biju ļoti piezemēts, es teicu, kad ir jābūt kritiskiem, paškritiskiem, un jūs arī kolēģis esat kritiski, paškritiski. Un zinu, ko viņi sāka slavēt? Viņi sāka slavēt ekonomikas izaugsmu. Viņi runāja par to mūsu sfēru, ko Zaļie zemnieki pārvalda, ja, šo ekonomikas jomu. Šie cipari, protams, ir viena cipari, protams, ir reāli, kā tas atspoguļojas cilvēku panciņos un tā tālāk, bet tas ir tā simptomātiski. Nesāk runāt ne par izglītību, nesāk runāt ne par kultūru, nesāk runāt ne par aizsardzību, bet saisni sāk runāt par ekonomiku. Un es, ka viņam tā kā bišķi tā kā pārmetu, ar ko tad, tomēr runāja paškritiski? Nē, viņas runā atkal par to ekonomiku, ka tas ir baigi labi. Tad viņiem jau nav ko teikt. Skolas laukos samazina, slimnīcas arī pakalpojumus samazina, par ko tur lielīt. Pēc tam tas raidījums mums beidzās, un aiz kadra, Bētos kundze saka, redziet, kādas iznāk, citi jūs slavē, vai ne? Es domāju, ka tas jau ir viens no panākumiem, ko mēs esam arī ieguvuši. Jā, tieši tā, jo, varbūt, es domāju, ka viens tāds cilvēkiem jautājums, kas patreiz ir diezgan kā skatupils, un varbūt, ka pat pienācis laiks par viņu padināt, un cik tas ir patiesi vai nav pārtikas cenas. Es apzināti šo tēmu tā šodien nācu, domāju, padināsim, jo man ir tāds nodarbošanās, tā ir zinām socializēšanās. Es zinām laiku vai periodu pavadu veikalos, tad, kad dzīvi to nepieciešam kaut ko iegādāties, un arī es apguvis visu šo pārtikas cenu jautājumu gan Lidlā, gan Alfā, gan Rimī, gan Maksimā, kas visas šīs pārtikas ķēdes, kas ir. Un bieži vien ir tāds stāsts par to tiek pārmests, ka tās visas lietas ir slikti, ka pārtikas cenas mums ir ļoti augstas, ka viņas ir nesamierīgi konkurētspējīgas. Bet es speciāli iegāju un pētīju šīs cenas. Un es domāju, ka Valaņa tomēr tas nopelns ir tas, kad viņš sāka par šo tēmu runāt, par pārtikas cenu pazemināšanu, uzsādīt sev kā uzdevumu. Jautājums ir, protams, ka varbūt ne viss tur izveidojas, bet pats par sevi uzstādījums, ka pie tā jāstrādā, man liekas, ir labs, vai ne? Protams, Zaļo zemnieku savienība ierosināja arī pārtikai samazināt to pievienotās vērtības nodokli, kas stāsies jūlijā spēkā. Tieši tā. Un līdz ar to es domāju, ka šīs lietas, teiksim, var pārmest vienu, bet ja tu tomēr vari atrast, teiksim, veiklā pienu zem eiro, labi, es piekrītu, ka ir piens arī, teiksim, litrīgais piens, varbūt ar citu procentu vai kā, kaut kur tuvu par 2 eiro. Ir tāds. Ir sviests, kas maksā pie 3 eiro paciņu, bet ir sviests, kas maksā tuvu pie eiro. Ja? Tā kā kādu mēs gribam sev uzstādīt šo latiņu. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka vairāk valdībai, ja mēs runājam par valdību kopumā, ir jādomā par to, kā mēs tiem cilvēkiem, kas ir mazturīgie, ja, kas varbūt ar maziem ienākumiem, var kompensēt veselu virkni citas lietas, kas viņam to cilvēku dārdzību rada. Ja. Tie paši apkūres jautājumi, elektrības jautājumi. Tagad citam tomēr vajadzēs to mašīnīt kaut kur par braukdegvielu, un tas ir tas lielais jautājums. Un te mums laikam vietai pienāk klāt pie labklājības jomas, kas ir. Ne? Tas jautājums jau ir, kā mēs kā politiķi strādājam, lai palīdzētu cilvēkiem. Nevis domāt par to, kur aizņemties, kā aizņemties, kur tērēt, tur, kur nevajag visādiem briškena pāļiem un vēl nezinu kam, bet netaisīt arī dārgus pētījumus, vienkārši dot to iespēju cilvēkiem. Jo, manuprāt, arī tas pats samazinātais pievienotās vērtības nodoklis, cilvēkiem tā nauda paliks vairāk uz rokas, bet viņi tāpatās to naudu tērēs. Tā nauda Latvijas ekonomikā jau ir. Mēs nerunājam par nodokļiem, bet runājam par naudas apjomu, kas paliek Latvijā. Jā. Šie jautājumi bieži vien mums ir bijuši tādā uzstādījumā. Teikšu tā paškritiski ir kas mums ir izdevies, ir kas nav izdevies, bet tās lietas, ko tu minēji, jā, viņas ir šajā gada budžetā tiek iestrādātas. Ja. Tas, kas stāv priekšā varbūt vēl šajā periodā, ir, protams, ļoti daudz šie saucamie ideoloģiskā rakstura jautājumi. Un te, protams, ir tas lielais jautājums, cik mēs kā Zaļo zemnieku savienība būsim un zemnieku savienība būsim savā izpratnē, ka mēs tomēr esam konservatīvs spēks, ka mēs esam par šiem ģimenes vērtībām, ka mēs esam par šo
audzināšanu ģimenē un šo diezgan striktiem uzstādījumiem. Es domāju, ka mēs nevaram šeit no saviem tādiem, var teikt, pret cieņu sievietēm, ja? Mēs nevaram no šiem jautājumiem noiet, un tas ir mūsu darba frontes jautājums arī šajā periodā. Vai ne? Manuprāt, jau teiksim, arī cieņa kā tāda, un viss tas jau ir audzināšana, izglītība, un tur nevajag rakstīt ne noteikumus, ne likumus, tam vienkārši tam cilvēkam tādam arī vajadzētu būt. Protams, ja katrā sabiedrībā ir izņēmumi. Te jautājums ir pie kā atkal mēs atgriežamies, vai tas jautājums ir tāda cieņa, lai būtu, lai audzināšana būtu, tad mēs esam atgriežies pie tā jautājuma, kas ir izglītība un jau nākošo sfēru, ko mēs varam pārlūkot, un kas ir izdevies un kas nav izdevies. Tas, protams, ir jautājums par šīm visām skolām. Ja? Un, ja mēs gribam Latviju redzēt kā tādu viscaur attīstošu un tādu, kā saka, plaša pārstāvniecību no visiem reģioniem, tad šīs un saprast, ka visi cilvēki nedzīvos Rīgā. Ka visi cilvēki nedzīvos Rīgā. Tur jau ir tas jautājums, ka tas skolu tīkls ir un paliek jautājums, un cik viņš ir, teiksim, šajā brīdī sakārtots, un kur mēs varam, kādi mums piemērojam šos kritērijus. Protams, cilvēku laukos zināmā mērā paliek mazāk, ir jautājums par bērniem, ja? Bet man šķiet, ka tas uzstādījumi, ko mēs, atskatoties, ja mēs runājam par valdības ziņojumu un tos uzstādījumus, interesanti, ka par tām nerunā izglītības ministrs, ap citu. Par šiem lauku skolām. Tur jau nav ar ko lielīt. Jā, un taisni varbūt tas, ka šīs lauku skolas zināmā mērā ir saglabāts. Es atceros vēl šo diskusiju, ka nāca pie mums uz frakciju diezgan šo pašvaldību pārstāvu, ka bija arī skolu pārstāvi, un ka mums izdevās šīs lietas noturēt. Vai tas izdosies noturēt tagad? Es domāju, ka priekšvēlēšana gaisotnē nebūs baigās tādas vēlmes pie šo lietu pārskatīt, bet mums jātur rokas pulsu, jo tas var radīt kārdinājumu atkal pie tās tēmas atgriezties. Un vai būs politiskais spēks, kas pēc rudens viņus aizstāvēs? Ja zemnieki to ir pierādījuši, ka viņi to aizstāv, ka viņi to dara. Ja mēs solam, tad mēs izdarām. Ja mēs solam, mēs to izdarām. Es tevi gribu bišķiņu provocēt. Kā tu skaties, labi, rudenī vēlēšanas, šis periods līdz vēlēšanām? Kā tev liekas, kā Zemnieku savienībai, kas ir tas labākais vai kas ir tie uzstādījumi, kā Zemnieku savienībai šobrīd būtu jāstrādā līdz vēlēšanām un kas sabiedrībā ir jānes tāds, ko sabiedrība novērtētu un kas būtu tas, kāpēc atbalstīt Zemnieku savienību nākušajās vai rudenī esošajās vēlēšanās? Es domāju, ka pirmais vērtējums ir par katru politisko spēku ir tas, ka katrs, kas varbūt uzskata, un es domāju, tomēr aicināt iet uz šīm vēlēšanām, ja? Kad pastīties, kas šajā periodā, kopš Zaļo Zemnieku savienību valdībā ir izdarīts, ko viņi ir izdarījuši. Ja? Un tas ir pats pirmais, ko viņi ir teikuši un ko viņi ir darījuši. Un es domāju, ka šeit mēs jau esam pārnājuši šīs lietas vienu daļu, ko mēs esam izdarījuši. Tā kā es domāju, ka tas ir tas pats pirmais. Nākošais jautājums ir par šiem cilvēkiem. Kas šo partiju pārstāv un kas ar šīm vēlēšanām startēs un kas būs, teiksim, šie konkrētie sarakstu cilvēki. Vai jūs šos cilvēkus pazīstat, vai jūs šiem cilvēkiem uzticieties, un vai šie cilvēki iepriekšējā savā darbībā, gan būtam, gan deputāti, gan kaut kādā citā vietā, teiksim, sev pierādījuši, ka viņi ir cienīgi būt par šiem nākošās Saeimas deputātiem. Padarītie darbi, cilvēki, un nākošais jautājums ir, teiksim, ko reāli viņi sola un cik viņi tiem solījumiem var ticēt, ko viņi būtam kā deputāti izdarīs. Ja? Vai viņi tas, un tā kā ir samērojama tā lieta, ja viņš sola vienu, bet tu pasties apakaļ, ko viņš ir dzīvē darījis, vai viņš to izpildīs, ja? Tad tā ir. Es jau domāju, ka būs Saeima ļoti tāda, diezgan daudziem politiskiem spēkiem pārstāvēt. Protams, atkal veidojās jauni spēki, kas atkal grib no jauna, un vienmēr cilvēks tā tiesīgs domāts, ka būs viss ok, un būs labi, un būs jauns spēks. Ja? Ir tie paši vecie startē, ja? Katram ir jāatrod, kā saka, sava
ailīte, savu tabuliņa un lietas, piemēram, Zaļo zemnieku savienību, labklājības joma, plusiņš. Zaļo zemnieku savienība, lauksaimniecība, plusiņš. Latvijas Zaļo zemnieku savienība ekonomikā. Nu, varbūt bišķīt plusiņš ar mīnusiņu, bet nu tomēr, vai ne? Un tā, Viss iet pareizā virzienā. Jā, viss iet pareizā. Un tā tu paņem to listi, saraksti, piemēram, progresīvas. Nu, pa piemēram, jā. Satiksmes joma. Nav plusiņu. Nu, es nesaku priekšā. Tas ir cilvēkiem jāizvērtē. Paņemam atkal, teiksim, izglītības jomu. Veselības jomu. Veselības joma, kas ir cilvēkiem patreiz tā nozīmīgākā, politisko spēku. Pieliec, izdomā. Nesakām viņiem priekšā, cilvēks skatās, klausās, bet lai viņi paši izdomā, likt to plusiņu vai ne. Nu, un tad tas ir tas pirmais, un kad tu esi šitā izgājis tam sev, jo katram varbūt cilvēkam ir citas prioritārās sfēras, cits varbūt uzrakstījis tur, mana prioritārā sfēra ir Stambulas konvencija, mana prioritārā sfēra ir geju laulības, mana prioritārā sfēra ir, es nezinu, tur bērnu adopcija, vai nu kaut kāds, nu, piemēram, es absolūti nedunāju, ka tās tēmas kādam cilvēkam nevar būt sirdī tūs un aktuāls. Tas ir, viņa paša izvēle. Un viņš atkal pieliek sev, kā viņš tās izdomā. Un tad, ja viņš ir tādu zināmu, sev tādu un savu izdarījis, nu tad ņem nākošo listi, paņem cilvēks, Uldis Augūs, plusiņš. Tagad pateic priekšā. Jā, piemēram, saraksts, neteiksim, kāds tur, vai ne, Kurzemē, vai ne, kur tas sateiks kā pirmais, jā. Nu, un tā var iziet cauri daudzām vietām un daudzām iespējām, un es domāju, ka, ja tīri, tu esi mājās veltījis šitai lietai kaut kādu nozīmīgu laika periodu, tu esi iegūst sev kādu konkrētu jau informācijas bagāžu, pirms jau pašām pēdējām brīžiem. Un tad pienāk tas brīdis, kad ir gandrīz vai jāiet jau uz šo vēlēšanu iecirkni, nu tad ir tas, ko tu redzi varbūt televīzijā, vēl pēdējās debatas, pēdējās uzstāšanās, un tad redzi, vai tas cilvēks, kas tur runā tajā uzstāšanās, ir pārāks par tiem pārējiem, un vai viņš tev ir simpātisks, pievilcīgs, ja tev līdz galam vēl nav šī izvēle izdarīta. Jā, tagad klausoties tev arī Zemnieku savienība, gan demogrāfijas jautājumi, gan aizsardzībai 5%, kur mēs vienīgā partija pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām savā programmā jau likām priekšā, kad ir šis procents jāceļ aizsardzībai. Saglabātas skolas, saglabāts slimnīcu tīkls, ir neatliekamās palīdzības vietas paplašinātas, ir zemniekiem atbalsts, ir pievienotās vērtības nodokļa samazinājums pārtikai, ir onkoloģijas centram atbalsts, ko visu ir panākusi ar mazu piespiešanu bet tikai vienīgi Zaļo zemnieku savienību, par ko šobrīd arī demogrāfijas jautājumu, par ko šobrīd lielās arī premjeri. Tu esi publiskā telpā izteicies, ka nākošā valdībā Siliņa nebūs kā premjeri. Televīzijā Siliņai uzstājoties, viņi pateica, ka Brīmans jau nebūs tas, kas noteiks, ko un kā vienotība virzīs pa premjeru. Viņi tā pateica? Viņi tā pateica. TV24 bija raidījums. Varbūt viņai nav jau šobrīd, ko darīt kā premjerai. Es domāju, ka viņa ļoti rūpīgi to ir pārdomājusi šos tādus, un cik es zinu, ir vakar bijis sadarbības padomes sēde. Un kad vismaz man atreferējums ir, ka viņa bijusi ļoti toleranta, ļoti saprotoša pret Zaļo zemnieku savienību, kad ir izvirzīti šīs visas disciplināri lietām, par ko mēs visu laiku runājam. Kaut kādu mēnesi atpakaļ, jo mēs to teicām, ka viņi darīja. Bet tomēr, redz, ir panākts ir, vai neteiksim. Sadzirdēja beidzot. Jā, un kad tagad ir. Bet es teiktu tā, ka nav mans mērķis pateikt šādus vārdus, ka tie ir kaut kā, bērsta pēc Siliņa pasarga Dievs, nē, un es arī, mēs kā politisks spēks tomēr palīdzējām šo budžetu pieņemt. Bez mums viņa nevarēja. Jā, un viņš bija salīdzinoši. Vai viņa būs premjera vai nebūs premjera, es jau neesmu, kā saka, tas astrologs vai zilnieks. Es tik redzu to situāciju tādu, kādu viņa reāli veidojās. Viņa veidojās tāda, ka pie šiem daudziem politiskiem spēku salikumiem, kas reāli var būt,
lielu varbūtību Brigmans var nebūt, ka viņš tas, kas tur noteiks, ja viņš nebūs nākošā Saeimā ievēlēts. Ja viņš būs Saeimā ievēlēts, ne, nu tā cim redzot, nu, ja es to statēšu, ne, nu, un tas dzīvi to rādīs, ne, te jau acīm redzot, nu, būs jābalso, ja viņa būs kā kandidāti. Bet, nu, sāksim jau to, ka to premjeru kandidātu jau nominē jau prezidents. Tas ir, protams, jautājums, bet ir arī koalīcijas, kur kā vienojās. Nu, katrā ziņā es no savas puses skatoties šobrīd, nu, tā kā man arī ir mazliet pieredze politikā, nu jau 20 gadus. Nu, es ceru, ka es tā plusiņu pieliku, ka tu tiksi ievēlēts. Bet, nu, es jau neredzu, ko atbalstīt, it sevišķi, kad mēs visu darām, kāds tos laurus mēģina plūkt uz mūsu rēķina. Nu, es neredzu īsti jēgu tādam premjeram. Tu man teici, vai šodien nākoties kaut ko tādu skaistu pasaku, ne? Zini, kā ir, ne? Tā skaistā dziesma, svešā dārzā plūca rozes. tā kā zini, dziesmā jau tas tiek aprakstīts, ka tas ir ļoti tāds aizraujoši, ļoti tāds, nu, tāds zināmā mērā tāds, nu, izaicinošs pasākums. Ne? Vienmēr, kas ir kaut kur pie svešām, tas ir tāds vairāk kārdinošāks, tas ir tāds vairāk iekārojamāks. Ne? Nu, jā, teiksim. Es atšķirībā no tevis nebūtu tik milzīgi pret Ciliņu tāds noraidoši. Es saprotu, cilvēkam nav vienkārši tādu koalīciju saturēt kopā, kāda viņi ir. Un arī nav vienkārši strādāt tādā salīdzinoši mazā, nelielā skaita ziņā koalīcijā. Ja? Bet vēl jau vairāk, tāpēc šeit jāsaprot, ka pie šāda salikuma, ka pie šāda maza deputātu skaita, kas maza pārākuma, katrs ir savu darbu ielicis šajā valdības darbā. Jautājums ir, kāds bijis tas darbs? Kāds ir bijis tas atdeve no tā darba? Kāds ir, neteiksim, tālākais jau šī darba izaugsmes? Vai tas ir tā kā, nu, teiksim tā, iestādīts mazs stādiņš, iznīkst, vai viņš pēc tam izaug jau par nopietnu koku vai nopietnu augstu? Jā, nu katrā ziņā tas mazais skaits un jebkurš nepareizs solis ir šīs valdības arī beigas. Jā, tas ir tā kā vēl viena nianses, tas ir tā kāds mūdis, izvelc vienu ķieģeli, izvelc otru ķieģeli un tas mūdis sabrūk. Jā. Pats no sevis. Jā, bet mana prognoze ir tāda, ka diez vai viņš sabruks tā, tik vienkārši, jā. Jo tomēr laiks ir maz palicis, un es tomēr domāju, ka deputātiem ir pietiekoši liela atbildības sajūta šajā tādā trauksmainā laikā, kad apkārt mums ir, kā jau sākumā teica, ir tāds dažādas kataklizmas, ja, ka tomēr būs veselais saprāts un vēlme tomēr nostrādāts. Ne? Jā, es paskatīšos, vai mums nav iesūtīti arī jautājumi. Mums ir iesūtīti arī vēlētāju jautājumi. Viens jautājums, kā atšķiras vēlētāji Rīgā un reģionos? Vai partijai Zaļo un Zemnieku savienība ir potenciāls gūt atbalstu Rīgā? Priekš Zaļo Zemnieku savienības manā kā tādā politiskā līdera izpratnē, viņi visi ir vienādi. Tie visi mūsu cilvēki, visi Latvijas iedzīvotāji, un visiem viņiem ir. Es absolūti esmu tikai par to, ja tas cilvēks izdarot savu izvēli noteiktajā laika periodā, kad tas ir rudenī, lai viņš nešaubītos arī to izdarīt, un man absolūti ir vienalga, ko viņš nobalso. Lai viņš nobalso vai Rīgā, vai viņš nobalso kādā reģionā, bet ja viņš nobalso par mums, tad mēs esam strādājuši pareizi. Ja? Rīgā vienmēr tas ir tāds zināms izaicinājums, un Rīgā, teiksim, pat cik es atceros pats startēšu Rīgā, es bieži daru šo socializāciju. Tas nozīmē, tu ej pa ielām, vai tu esi kādā pasākumā, vai tu esi kaut kur citur, un es redzu, ka cilvēki pazīst. Ja? Vienkārši tā pazīst, viņš apstājās, paprasa tev kaut ko tā. Es neesmu redzējis pret sevi vērst tādu, vai pret mūsu politisko spēku, tādu zināmu, tādu attieksmi, negatīvu. Ja? Viņa vairāk tā attieksme, tie jautājuši tādi, zināmā mērā tādi uzrunājoši un tādi bažīgi. Ja? Kā būs, ko darīsim, kā šo lietu risināsim, kā to. Man ir tāda lieta kā tāda. Un varbūt liekas, man dziļi bija tāda
laba saruna, pārdomas vedinoša saruna vakarā arhibīskaps Stankievičs. Mēs pārnājām, viņš bija veselu virkni jautājumu pie manis griezies par risinājumiem. Tie skar kristīgās vērtības, tie skar izglītības jomu kristīgajā jomā, tie skar vēl visādas citas tādas tēmas. Saruna bija diezgan gara, kaut ko pie 2 stundām. Mēs izgājām cauri šiem jautājumiem. Un arī, jā, der ieklausīties cilvēkos, der ieklausīties viņā kā nešaubīgi savas jomas līderi. Ja? Un tādas tikšanās tev bagātina, tādas tev dod zināmu tādu impulsu strādāt un arī dod iespēju izvirzīt attiecīgus mērķus. Un līdz ar to tas jautājums, vai Rīga, vai reģions, vai cilvēks atšķirās, es neteiktu, ka tas ir tas galvenais. Ja? Galvenais, lai tu kā politiķis, jo visi grib maizi ēst, gan Rīgā, gan reģionos, visi grib saņemt savu pensiju vai algu, kā Rīgā, kā reģionos. Visiem sāp šie jautājumi, vai viņš ir drošībā, vai viņš ir zināmā mērā, aizsargāts. Cilvēkiem patreiz jau tas lielais jautājums, mēs esam tādu pētījuši, pat veikuši, tas ir šī veselības aprūpe, un tas ir viņam prevalē kā būtiskākais jautājums. Vai viņš tiks pie ārsta tad, kad viņam vajadzēs, vai būs viņam iespējas iegādāties tās zāles, kas viņam vajadzīgs, vai viņš savu rindu sagaidīs, ja? Vai viņam būs valsts kompensēta izmeklējuma, un tā kā veselība, viņa mazā pasaule bieži vien tādam parastam darba cilvēkam vai pensionāram ir tas būtiskākais. Jā, tas, kad es arī esmu gan par reģioniem, gan arī par Rīgu staigājot. Tiem cilvēkiem gribās, lai ar viņiem parunā, izstāsta, lai iedod to drošību. Es biju 2 nedēļu atpakaļ Latgales pusē, kur arī cilvēkiem runājot. Viņi saka, ko tad mēs no tās valdības un ministriem un valdības vadītājs varam sagaidīt, kad atbrauc, sataisa selfijus, saliek TikTokos, saliek Xos, un cilvēkiem īsti neparunā. Man liekas, tas svarīgākais ir, un cilvēkam gribās, lai ar viņu parunā. Redzi, man teikt tā, tas cilvēks ir tā, viņš jau nofiksēja, vai tu ar viņu sarunu ved tikai ķeksīšu pēc, ja? Kad tu it kā esi izrādījis tādu zināmu, kā saka, nevis cieņa, bet pienākums, ja? Kad tu tagad viņa esi, deputāts esi, ja? Un kad tu tā uzklausi un tā iedzinās, piekrētoši māja galvu, ja? Bet tas cilvēks jau tomēr vairāk, viņš jau uzreiz redz cauri, vai tas ir falšs, vai ne, vai tas ir īsts, vai tas ir patiesi, ja? Vai tev patiesi interesē tas, ko viņš grib. Un, teiksim, arī es domāju, kad arī vakar, kad es biju šajā sarunā, ja, tie jautājumi bija daudz, ko mēs pārnājām, bet es gribēju būt patiesi, un uz veseliem virkniem viņa, godējumā ekscelences, vai ne? Jautājumiem es atbildēju, es viņus nevaru atrisināt. Es nevaru viņus izdarīt, es nevaru garantēt. Es varu par šo jautājumu pacensties un domāt, kā to var izdarīt. Ja? Bet es domāju, ka bieži vien cilvēkam vienkārši ir vajadzīga patiesa atbilde, nevis vienkārši skaists solījums, kā tas būs. Un tas man gadu laikos, kā tas ir, es bieži vien pie sevis par dažiem labiem tādiem solījumiem nožēlojos, kāpēc es viņus esmu pateicis, jo vienkārši dzīve parādīs, ka tu nevari viņus izdarīt. Tā ir. Nevar tā kā repši savulaik teikt, kā var nesolīt. Manuprāt, jau arī svarīgi, ja tu ar cilvēku runā, ja tu kaut ko apsoli, tad arī izdari līdz galam. Vēl viens jautājums varbūt, ar ko vēlēšanas atšķirsies šogad? Par ko būs galvenās cīņas? Vienotība un progresīvie nesakausies par vienu to pašu vēlētāju? Tagad tas stāsts par ko ir? Tas stāsts jau par to ir, ka progresīvie tagad cenšas visu laiku vienotību un sileņu kacināt, tieciet tā, ka to krauzi galā.
Tiec ir galā, vai tu vari to izdarīt, vai tu nevari izdarīt, vai tu esi stiprs, vai tu nestiprs. Un es domāju, ka šajā situācijā, kas būs visa pēdējā laikā, pat cik tas vēlētājs ir viens, ja, progresīvie centīšies visu laiku pasniegt, ka viņi ir tie īstākie, ka viņiem ir lielāki muskuļi, ka viņi vada, ka lūk, vienotība ir neizlēmīga, premjera neizlēmīga, kad ja viņi būs daudz izlēmīgāki, viņi daudz uzstājīgāki, viņi daudz kompetentāki, un dzīve parādīs to, ka vienkārši, varbūt zināmā mērā, vienotība jau, kā saka, jau noguris politisks spēlētājs, un viņi galā netiek. Es domāju, ka atgriežoties vēsturē, mēs zinām, ir daudz kampaņas bijuši ar diezgan tādām, varbūt nevis netīrām metodām, bet tādas diezgan, teiksim, padupjas. Ja? Un mēs labi atceramies, kā tas bija, kad kampaņa bija ar kaimiņu. Ja? Es redzu ļoti daudz patreiz paralēlas ar šo brīdi, jo man arī personāži, kas ir tuvu tam, kas arī uz šo pašu stīgu diezgan spēlē. Ja? Un, es nemaz nerunāju, teiksim, par tādu stīgu, kad viss Latvijā ir slikti.lv. Arī tāda stīga ir, un arī uz to sarā, ka viss ir slikti.lv. Arī bieži vien saimā deputāti daži tādi ir, kas arī, pa visu, ko runājot, pa visu, ko viņam ir dziļi kritiski attieksme, jo viss Latvijā ir slikti. Kaut gan es domāju, ka, ja mēs tā pastamies kopumā par šo dzīvi Latvijā, labi, cilvēkiem ir dažādas rocības, dažādas šīs mantiskās, teiksim, no viņiem, kas no viņiem tās mantas ir, ja? Vai naudas, bet... Man ienāca prātā viens jautājums tagad saistībā ar to vienotību un progresīvajiem. Pagājušajās vēlēšanās progresīvajiem premjera kandidāts bija Briškens. Jā. Vai viņš arī šobrīd būs? Kā tu domā? Šeit es... Diemžēl neko jaunu nevar pateikt, kā tai vienā intervijā, kur ir Briškens, tur ir problēma. Es to neizdomāju, jo šo lietu jau ir teicis savā laikā, pat ne tādos vārdos, bet zināmā mērā ar norādi, teiksim, es Siliņa teikusi, ka viņai prasīs, kas te viss tās sataisīs, tās nepatikšanas tur tajā jomā. Bet tas apmēram tas tā kā tajā filmā par to Hariju Poteru, vai ne? Mēs zinām, kurš ir tas briesmonis, bet viens viņu nevar to Voldemortu vārdā nosaukt, jo viņš to ne... Un apmēram arī tā viņas tā, viņš saka, mēs jau apmēram tā kā visi saprotam, kas tur apmēram pie tās vainas ir, vai ne, teiksim, apmēram to tā ir, un visiem jāsaprot, bet jāsaprot, kas ir politikā iekšēji, tie vairāk vai mazāk tomēr, saprotas, ko tās stāsts velk. Nevajag šo cilvēku, neteiksim, arī hiperbolizēt vai viņu demonizēt, viņš vada Tautsaimniecības komisiju, citreiz viņam labāk izdodas vai citreiz neizdodas, bet, lai vēlētājs izlemj. Es jau arī teiktu tā, ka arī premjera pēkšņi ir uzzinājis, ka mums ir Rail Baltica, kuram ir dažādas problēmas. Tas nekas, kad ilgstoši bija Kariņam parlamentārā sekretāra, bet tagad pēkšņi atnāca, ieraudzīja un skatās, kad ir problēma. Bet vainīgs ir Briškens. Jā, bet runājot par Kariņu, tomēr ir vērts parunāt par lidojumiem. Un man arī šo jautājumu uzdev, es līdz tam jautājumam nebija tā aizdomājies, un tomēr tas ir ļoti sensitīvs jautājums, bet pat cik, lai tas raidījums mums nebūtu tāds, ka mēs tā mierīgi parunājam, bet tāda arī kontroversāli jautājumu uzdot. Un man uzdev, piemēram, Neatkarīgā Rīta avīze tādu jautājumu, ko es domāju par šiem valdības apmaksātiem lidojumiem, tiem cilvēkiem, kas lido apakaļ no Arābu visām šiem valstīm. Kuriem jāpiemaksā? Kuriem jāpiemaksā, jā. Nekas, ka viņi biļeti jau nopirkuši. Jā. Un tas ir ļoti interesants jautājums. Es paskatījos pēc tam izvērst tās dzīves diskusijas, jo viņš uzliek tādu zināmu precedentu. Ja? Šodien mēs saprotam, ka tur ir kaut kā 307 vai cik eiro, tur laikam piemaksāja par to cilvēku. Ja? Un tas ir kopumā. Ir viena daļa cilvēka, kas pasaka tā, uz turieni brauc ne tikai tie trūcīgākie cilvēki, to nebrauc. Kad tur brauc uz šīm valstīm, uz šiem arābu valstīm, ka tomēr brauc zināmā mērā bagāti cilvēki. Ja? Tur ne bagāti, kas ir bagāti, bet turīgi, un ka par viņiem tomēr pašiem būtu tā kā jāparūpējās. Otrs viedoklis ir, ka tomēr tas ir Latvijas valsts pienākums par saviem cilvēkiem, līdzcilvēkiem tur gādāt, un es piekrītu, ka tur vesels cilvēku loks ir tādi, kas tur ir darba darīšanās, komandējumos,
varbūt arī aizsūtīti ir speciāli, teiksim, kaut kādās diplomātiskās misijās vai ko, kā tiem tagad darīt. Un tad ir atkal jautājums, kas ir, kurā visā šitajā stāstā ierakstās tāds jēdziens kā apdrošināšana. Ja? Kurā brīdī mēs redzam, ka šis karš, ka šis zemestrīce vispārējais ir tāds savs jautājums, kas ir tie speciāli apstākļi, force majeure apstākļi, kas sauc, un ka tāds neapdrošina. Ko es ar to gribu teikt? Es domāju, ka šajā mainīgajā pasaulē ir tagad tāds zināms precedents radījis. Kad šādiem cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē, ir šāds atbalsts teikt. Es nesaku patreiz ne jā, ne par šo tēmu. Es tik redzu to, ka mūsu priekšā stāv tomēr varbūt ir jāizstrādā reglaments kaut kāds, vai es nezinu, vai dokuments, jo tos līdzekļus apmaksāja no neparedzētiem gadījumiem. Ja? Un ļoti vakar pat arī bija jautājums, ko mēs ar arhibīskapu pacēlām. Arī viņam tur ir jautājums par ļoti vienu būtisku sakrālu celtni Latvijā. Es tagad nesaukšu to par ļoti būtisku, kas patreiz ir laika zops viņu dara pāri, bet viņš ir ļoti būtisks vēsturisks piemineklis tā ēka, un ka tomēr tur prasās līdzekļi, lai viņu zināmā mērā remontēti, un tie arī ir līdzekļi no neparedzētiem. Un tādi bieži vien ir citi šie neparedzētie. Un tad ir bieži vien šis jautājums, kur tu šos neparedzētos gadījumus vari kādā rāmītī ielikt. Tas, man liekas, stāv priekšā diezgan aktuāls. Jā, bet vēl viena lieta, ko tu stāsti šobrīd arī par tiem cilvēkiem, kas ir iestrēguši vai kaut kur ārpus Latvijas dažādās situācijās. Es ar gadu sākumā saskāros, manuprāt, kad mums ļoti vāji, un to, ko cilvēki šobrīd arī sūdzējās, nokļuvuši teiksim, šajā situācijā austrumos, ka ļoti vājš ir mums ārlietu ministrijas konsulārais departaments, kas īsti neizskaidro cilvēkiem īsto situāciju, kāda ir, ko darīt, kā darīt. Kur, es tev piekrītu, iespējams, kad ir kaut kādā veidā šie plāni jātaisa un jāstiprina. To jau sev neprasīja speciāli, lai tev sūta lidmašīnu pakaļ vai lai tev pabalsts maksā. Es esmu pieredzējis pats tik galā. Pats tik galā, jā. Dažādi cilvēki, ja vēl mazi bērni, es piekrītu, ka to visādi. Bet es esmu tomēr par to, ka ir speciāls kaut kāds reglaments jāizstrādā. Cilvēks aizbrauc atpūsies. Tur ir zemestrīce, ne? Pa piemēram, kas? Kā tālāk, lai viņi tas, ka viņam aizbrauc pakaļ un viņi atved, es 100 punktu par to esmu, viņš jāglāb mūsu līdzcilvēks. Tas ir mūsu cilvēks, tas mūsu pilsonis. Jautājums ir, kam par to jāmaksā? Tieši tā, tāpēc jau ir jābūt skaidriem šiem jautājumiem, lai tā kā tu minēji arī Dubajā, ka cilvēkiem pašiem ir jāpiemaksā. Iespējams, ka tur ir aizbraukuši ģimenes ar bērniem, sakrājuši naudiņu, apskatīties vienu reizi, un te viņam ir papildus izdevumi, kas ir jau pāri pa 1000. Cits cilvēks varbūt dabūt uz ielas dzīvot, vai ne? Tieši tā. Tas ir ļoti tāds kontekstā. Labi, paldies tev. Šodien varbūt tu kādu novēlējumu vēl gribu teikt sabiedrībai, cilvēkiem. Nav novēlējums, es gribu tikai to, lai pateikt, lai jūs nepārsteidz, nesagatavot šīs augstās degvielas cenas. Jo visiem mums patīk kaut kur braukt, visiem mums patīk kaut kur iet. Un es ceru, ka šīs krīzes, tāda tīri pragmatiska vēlējumi, jo veselība, lai visiem būtu, lai būtu ģimenē prieks un laime, tādas cilvēciskas vērtības. Valdības, es gribu pateikt tā, valdības ir tā kā lidmašīnas. Neviena lidmašīna gaisā nepaliek, neviena valdība nav mūžīga. Paldies tev, Augusts. Vienmēr ir prieks ar tevi parunāties kā pieredzējušu politiķi. Paldies, Ulu, tev arī.